Pastāst, kas ir izdarīts. Kračs viņš ir savāks. Viss jaunas uzgrieznītes, te jaunas uzgrieznītes, tur jauns cilindrs, jauns virzuls, jauni gradzentiņi. Sveic paliks vecā. Jau pagaidām nav. Te ir divas blīvītes. Tagad it kā nekas nekur neķerās. Lūk, kračs liekam iekšā un laižam klāt un iznāk. Braucam dragāt. Pātinam bildi bišķīt atpakaļ. Kračs, kaut kur nolaidām lažu. Nē, bet 2 stundas naņēmāmies arī ar kārbu. Kļūdījos ar nobratiņiem. Šīdien te vajadzēja būt 20. un te vajadzēja būt 21. Oi, otrādīgi. Un bļā viens neiet, un Kračs nopisāmies. Vācam kopā dzinēju kaut kādas skrūves, kaut kur no kaut kurien hēzē. Man necerēties. Tā blīvi stāvvietā. Davai piesar. Bija tur vienreiz komentāros, viens uzrakstīja, ka blīvs biezums ietekmē, Kompresija. Ne kompresija. Vienkārši. Tik lielāks cilindra apjoms, jā, tur prāti izkritis. Jā, iespējams, bet tik smalki mēs nezinām. Es vismaz. Es zinu to, kad man virzuls pieskarās cilindra galvai. Nu, ja var redzēt, šitā te čuks. Un ja viņš skarās cilindra galvai klāt, tā tad vajag biezāk blīvi. Sūdu Pro mehānikā nav blīvu materiālu. Būtu vakar izgliezies blīvs un viss. Tagad izgliezīsim blīvi. Vēl vien jau vajag 1, cik tur tos? 1,05. Jā, nē, nesanāk 1,05. Nu jā, 1,05. Kračs liekam iekšā. Sūdbuša. Tā. Tā šļūtens reāli traucē. Izdevīgi, ka prieks. Kam tas prieks? Nu, lien iekšā. Paga? Šitā, jā. Vēl skrūvies salā. Jobanis, bobanis. Kračs kaut kā tā. Zato es biju Husikvarnā. Motosports pasūdzējās par Honda dīleriem. To, ka viņi grib 1000 eiro skaidrā naudā, ja es gribu izbraukt ar viņu moci. Un vecim laikam samatās mani žēl un pateica, nu liecies mierā, es tev nākamgad iedošu tāpat izbraukt, man nevajag tev 1000 eiro. Saka tikai iepriekš, šeit tev vizītkarte. Iepriekš pasaka, piezvan, sarunāsim, jo viņa nav uz vietas tur patstāvīgi. Nu, mož kāds izbrauc, mož ka vēl kaut kas. Nomierina savus papīru nervus. Saka, sagaid, mēs kaut kādā aprīlī sāksim. Viņš saka, tagad jau viss beidzās. Es saku, tagad ne tikai sākās jau, tur pat dubļiem ņemās jau. Es saku, reka aizbrauc 3 piekabas ar krosmočiem. Viņš saka, nē, mēs jau met mieru, reka jau slēps, jau izkarināts, jau viss. Saka, jā, bet sagaidīja nākamgad. Saka, dod ziņu, šeit vizītkartīti, nomierinies, man nevajag tev 1000. Saka, es tev tik un tā atradīšu, ja tu aizbrauks. Un kur tu aizbrauks ar viņu? Saka, jā, nu vienīgi uz Āfriku. Tur ir šūdīgi ar internetu, nevarēs atrast tevi. Bet tik un tā uzradīsi. Tā kā es nākamgad sarunāju, izbraukšu ar moci Nordpilēnu 900.
Lēns man līdz Taigaram vēl jātiek ir. Ej, tu nost. Cik daudz? Vēl jāuzspēj nākamgad ir. Nu, lūk. Labi, pagaidām. Vesels gads. Pat vairāk. Bet gads.